snow, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride dressed for her husband. Austrieti Dženifer un vāciešiem Elija un Margarēta mēs pazināmies 2005. gada jūnijā, kad viņi kā misionāri ieradās Latvijā tieši no Svētās zemes. Pie ielas muzikantiem sen pieradušo rīdznieku un ārzem viesu uzmanību saistīja ne tik daudz viņa īpatnējais vizuālais tēls un tas, ka par muzicēšanu viņi nelūdz nekādu atlīdzību, neprastie dziesmu teksti, kas sauc lietus īstajos vārdos, it kā vēršoties ar tieši jautājumu pie katra muzicētāja personiski. Šī gada septembrī atkal satikām Eliju un Dženiferu, tikai šoreiz Lietuvā, kur viņi muzikālās grupas Sara Music ietvaros bija došies koncertu turnejā. Taču viss pēc kārtas. Toreiz, vairāk kā pirms gada, kristīgās katoļu kopienas Agnus Dei dibinātājs Elija un māsa Dženiferu un Margarēta ieradās Rīgā pēc kustības par dzīvību uzaicinājumu, jo šī kopiena kopš pašiem tās sākumiem aktīvi iestājas par nedzimušu bērnu tiesībām dzīvot. Agnus Dei ir dibināta 1900. Vācijā. Tās dibinātājs, kur pieņemēt vārds ir Elija, būdams etnoloģijas students, meklēja patiesības ceļu dažādās mācībās un pasaules reliģiju. Līdz beidzot 27 gadu vecumā piedzīvoja spēcīgu dievu pieskārienu, ko pats spēja salīdzināt Svētā Pāvila pārvērtību uz Damaskas ceļa. Tā rezultātā viņi sāka pulcēties dombiedri un pakāpeniski veidojās kopiena, kuras locekļi ir sastopami visos 5 kontinentos, un kuras darbībai šo 26 gadu laikā ir redzami augļi. Kopienas brāļi un māsas atrodas ne tikai Vācijā, bet arī Svētajā zemē, Āfrikā un citur, un viņu kalpošana ir visai daudzveidīga, sākot no dziļas lūkšana dzīves un iestāšanās par mieru kara aptvertās teritorijās, līdz garīgai cīņai par nedzimušu bērnu tiesībām dzīvot, no trūcīgo grūtnieču mājas uzturēšanas līdz apostulātam ar mūzikas un masu mēdīju starpniecību. Īpašs aicinājums kopienā ir lūgties par Svēto zemi. Bet Agnus Dei ietvaros dzimusī grupa Sara Music ir unikāla ne tikai ar to, ka izpilda dažādu žanru mūziku, bet arī tādēļ, ka, piemēram, Svētajā zemē, tai izdevies piesaistīt un apvienot šķietamos ienaidniekus, palestīniešus un ebrejus, un spēlējot kopā runāt patiesību. Nav viegli runāt patiesību mūsdienu pasaulē. Nē, nav viegli, par to var samaksāt arī ar dzīvību. Jūs par to neuztraucaties? To varētu atbildēt tikai tad, ja mēs būtu tādā situācijā. Bet tieši tas ir iemesls, kādēļ mūzika ir brīnišķīga valoda, jo ikvienam taču patīk kāds mūzikas veids. Un ja jūs dodaties pie cilvēkiem lietojot šo īpašo mūzikas valodu, jūs varat runāt par tādām lietām, kuras iespējams netikt uzklausītas vienkārši runājot. Varbūt tā ir vieglāk ieklausīties ļoti nopietnos jautājumos. Mēs tiešām runājam par ļoti nopietnām tēmām, tādām kā pašnāvība, aborti. Kāds ir jūsu mērķis apmeklējot Latviju? Vispirms mēs te ieradāmies, lai nedaudz saprastu, kāda ir Latvijas sociālā un politiskā situācija, un arī, lai saprastu, kāda ir tā situācija garīgajā sfērā. Tāpēc, ka šīs lietas vienmēr ir miedarbībā. Varbūt es to mēģināšu skaidrot ar Lietuvas piemēru. Tur mēs jau bijām pirms pāris gadiem. Un tas, kas mūs patiešām šajā zemē iespaidoja, tā ir cilvēku lielā ticība un pietāta pret Dievu. The faith of people, was a great respect of God. To mēs pamanījām arī Latvijā. Piedaloties svētajā misē, mēs redzējām cilvēkus nometušos ceļos, Dievu priekšā. Rietumu pasaulē mēs sākam zaudēt šo respektu Dievu priekšā. Mēs mēģinām celt Eiropu, neievērojot Dievu gribu, un tas nedarbojas.
Tas ir no vienas puses. Nākošais punkts, kas ir ļoti svarīgs, un es vēlos iedrošināt Latvijā to darīt, tas ir ierosināt Dieva vārdu ierakstīšanu Eiropas konstitūcijā. Mēs nevaram noliegt pagātni, mēs nevaram noliegt Kristu. Tas ir ļoti skaidri pateikts Bībelē. Ja jūs nolieksiet Kristu, viņš nolieks arī jūs. Un Rietuma Eiropai nebūs aizsardzības. To lietu priekšā kāds pār to jau nāk, ja tā nolieks Kristu. Man ir dziļi skumi sakarā ar Rietumu Eiropu. Es jums saku patiesību. Man šķiet, ka tā izslīd no Dievu sargājošās rokas. Lietuva, Polija, jā, tās ir pasargātas. Bet es nezinu par Vāciju, Angliju, Franciju, Beļģiju, Nīderlandi. Nīderlandē notiek šausmīgas lietas. Tur tiek akceptēta slepkavošana, eitanāzija. Tur tiek pieļauts pat 14-gadīgiem izdarīt pašnāvību, viņiem tajā tiek palīdzēts. Jūs to zinājāt? Iespējams, ka jūs nezināt, kas patiesībā notiek, kādas perversijas nāk no Eiropas. Agrākajos laikos, neraugoties uz visām kļūdām un grēkiem, par kuriem mēs lūdzam piedošanu, Eiropa tomēr centās nest pasaulē evaņģēliju, bet tagad tā nenes vairs evaņģēliju, tā nes nāves kultūru. Izskatās, ka tā tagad ir Eiropas misija, vai ne tā? Rietuma ideoloģijas slazde ir bīstamāka un spēcīgāka par tiem, ko lika komunisms. Jo komunismu jūs spējāt identificēt, bija skaidrs, kas ir ienaidnieks, bet tagad ienaidnieks ir apslēpts zem liberālisma maskas, kas nāk draudzīgi. Sievietei bērns nav vēlams, ļaujiet tai pašai izlēmt, dzīvot viņam vai nē. Tāpat par seksualitāti runājot, tu vari to darīt. Tu vari darīt, ko vien gribi. Kāpēc nē? Homoseksuāļi, viņi drīkst precēties. Lai, tas nav grēks. Ja tu saki, ka grēks, tad Zviedrijā var par to nokļūt cietumā. Pornogrāfija. Kāpēc nē? Tā ir mūsu brīvība darīt, ko gribam, kad mūs neredz. Bet uzlūkojiet plakātus, filmas. Un pat nevajag iet uz filmām, vajag tikai netīšām uzklikšķināt internetu un slasts jūs satver bez jūsu piekrišanas. Satver tajā, kas ir jūsu vājums. Tādēļ, ka seksualitāte ir cilvēks vājais punkts, kurā to satvert. Tas ir jāatzīst un jāstiprina to ar ticību, bet mēs tiekam satverti tieši savā vājākajā punktā. Rietuma ideoloģija izliekas ļoti toleranta, bet ja jūs atzīstat patiesību, tad ieraugāt šīs tolerances otru pusi. Tā ir tolerants attiecībā uz visu, kas ir pret Dievu, bet ja jūs atzīstat patiesību un sakāt taisnību, tad šī tolerants apmetas otrādi, un jūs ieraugāt antikrista garu. Tas ir gars, kurš darbojas. Un es ļoti priecājos, ka Maskavas patriarhs Aleksijs sacīja pāvestam Benediktam 16. Viņš teica, sadarbosimies pret antikrista gara darbību Eiropā. Let us to overcome the spirit of the Antichrist development in Europe. Mums ir jāapvieno visi spēki lūkšanā, gavēņos, sakot patiesību un strādājot patiesībai un mīlestībai. Tas ir grūts darbs, bet mums tas jādara. Un atgriežoties pie Lietuvas, mēs tiešām bijām patīkami pārsteigti par redzamo ticību šajā zemē, bet no otras puses mums bija jārunā arī par to, kas attiecas uz abortiem, ka ir jāsaved kārtībā šis jautājums likumdošanā. Un, manuprāt, Krustkalnā būtu jāuzstāda liels krusts, tāds redzams krusts, lūdzot piedošanu visiem šai zemē abortos noslepkavotajiem bērniem. Un mēs gribam būt tajā kā atbalsts. Kopā ar Lietuvu mēs vēlamies palikt ceļos nometušies visos turpmākajos 7 gados, paliekot dziļā cieņā Dievu priekšā. Bet Latvijā mēs esam ieradušies, lai to nedaudz saprastu. Un mēs uzdodam jautājumus. Jā, neatbildēti jautājumi toreiz 2005. gada vasaras sākumā palika pietiekoši, gluži tāpat kā šodien. Cilvēciskie pūliņi samilzušo pasaules problēmu kontekstā izskatās vārgi, bet to, ka lietas vispirms risinās garīgā plāksnē, mūsu lepnajai pašcieņai lielākoties šķiet masticams. Un tomēr kristietības 2000 gadu vēsturē vienmēr ir bijuši neprātīgie, kas neraugoties ne uz kādām vajāšanām un dzīvības briesmām, ir cilvēkiem patiesības gaismā nesuši mīlestības vēsti.
Šodien, pasaules 80. misiju svētdienā, mēs ar pateicību atceramies viņus visus, arī mūsu draugus no Agnus Dei kopienas, kas šajās dienās pilda Dievu gribu gan misijā Kongo, gan Svētajā zemē, gan pārtikušajā un pašpietiekamajā Rietumē Eiropā. Bet mēs atgriežamies savās atmiņās Lietuvā šā gada septembrī, kad tikāmies ar viņiem svētceļojumā uz Šiluvu, kur devās pāri par 900 jauniešiem kopā ar šauļu bīskapu Eugēniju Bartuli. Te mēs atkal satikām Eliju un Dženiferu un viņu draugus no Jeruzālemes, grupas Sara Music dalībniekus, ebreju Oferu un palestīniešus Samiju un Nabilu. What is the name of this place we're going to? Pray for peace in Shiloah. Otrās dienas vakarā viņi svētceļniekiem sniedz koncertu, skanēja neparasta un valdinoša austrumu mūzika un vārdi, kas atkal runāja no sirds uz sirdi, un brīžiem mums, kristiešiem, nācās tā nedaudz aizdomāties, ieklausoties tajā, ko mums vaicāja judaismu tradīcijā dzīvojošais Ofers. Jesus came back to Jerusalem and he met the chief rabbi, and the chief rabbi said, I have a question, is this your first visit to the Holy Land? So? And he said, no, I come every day, but you don't see me, you don't see me. I didn't lift you. Everything you do to one of your brothers, you do to me. When you give water to one of your brothers, you give to me. When you give a shelter to one of your brothers, you give to me. When you give clothing to one of your brothers, So? you give to me. To me. When you clap, you help me. Hey! 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. The moment you look at the enemy's face, recognize your brother. The moment you look at anyone, I know that she's your sister. So tell me, Tell me. tell me, Tell me, I are we will on redemption time. I tell you stories so you can tell. You're in Jerusalem, so tell me, Tell me. tell me, Tell me, are we on redemption time? Yep. This Tell was you. the story, and all of you are welcome to Jerusalem. Thank you. Dominējošais vārds, kas man palika atmiņā pēc šī koncerta, ir ebreju šalom, arābu salam, vārds miers, kas ir ļoti svarīgs mūsdienu pasaulē, kurā ir tik daudz kā destruktīva. Dažkārt cilvēkiem šķiet, nu gan tuvojas pasaules gals. Domāju, ka jums, dzīvojot Jeruzālemē, tas ir īpaši sajūtams. Nē, tas nav pasaules gals. Pasaules gals būs tad, kad Jēzus otrais nāks, un mēs nezinām laiku. Bet te jums taisnība, Jeruzālem ir kā fokus, un tāpēc ir svarīgi tur atrasties ar savu lūgšanu un arī meklējot miera ceļus, daloties tajā ar svētās zemes iedzīvotājiem. Un ja jūs uzmanīgi klausījāties vārdos, vienā dziesmā mēs dziedājām, ka Dievs neceļ sienas, ka tas nav risinājums sašķelt cilvēkus, ka mums ir jāceļ tilti. Un tā mēs esam šeit un dziedam par to, jo esmu pārliecināts, ka mīlestība ir stiprāka par visstiprākajām sienām un beigās mīlestība uzvarēs, mīlestība, nevis destrukcija. Vai šis aicinājums uz mieru, izlīgšanu, tas ir galvenais akcents jūsu kopienā? Jā, bet ne šaurā izpratnē. Mums tas nozīmē galvenokārt lūgšanu un gavēšanu, jo ir nepieciešams garīgs pamats. Visu, ko jūs šeit redzat, tam ir garīgs pamats. Un es ceru, ka tas, kā mēs muzicējam šeit, arī bija svētajā garā. Bez šī pamata mēs neko nespējam darīt.
Šis koncerts bija noslēgums ilgstošam ceļam, kas sākās kopienā daudzas nedēļas iepriekš ar īpašu lūkšanu un gavēšanu. Tātad mazāk mēģinājumu, bet vairāk lūkšanu un gavēņu? Jā, jo tas, ko šodien redzat, tas ir noslēgums. Pieļauju, ka varbūt tas nav saprotams, kāpēc pirms koncerta vajadzētu gavēt, varbūt, lai iegūtu labāku balsi. Tas gan būtu viens no iemesliem. Nē. Ja jūs pētāt konfliktu no ārpuses, tad redzat dažādus iemeslus, politiskus vai sociālus vai vēsturiskus. Bet runājot īpaši par Svēto zemi, tas viss ir mijiedarbībā. Mēs koncentrējamies uz šīs problēmas dziļāko būtību, uz garīgo dimensiju. Tādējādi gavēņi un lūkšanas, protams, ja mēs tam ticam, dod Dievam atļauju, atver viņam durvis, lai viņš varētu rīkoties saskaņā ar savu gribu. Tā kā Dievs vēlas to visu mainīt. Un tādā pašā veidā tas darbojas arī attiecībā uz cilvēka sirds pārveidi. Ja nevari piedot, ja nespēj doties cauri tai situācijai, kurā atrodies, tad kļūsti neiecietīgs, agresīvs un kā lai izmaina domāšanu. Tas nav politikas varā. Politika tas ir pēdējais solis, bet vispirms ir jāmainās iekšēji, un lūkšana un gavēns ir spēcīgi garīgie ieroči. Jūs esat piedzīvojuši, ka šie ieroči darbojas, bet, protams, jā, tie ir ieroči, kas mums piedara, jo mēs arī esam iesaistīti karā, garīgā karā, un mēs arī cīnāmies tikai miermīlīgā ceļā, un tas strādā patiešām. Bet tas nav maģiski. Tas nav tā, ka es tagad sacīšu, es darīšu tā un notiks tā, bet tas nozīmē, ja es atveru durvis Dievu žēlastībai, tā spēj darboties spēcīgāk, un žēlastība ir tas, kas mums ir nepieciešams. Mēs esam cilvēciskas būtnes, ļoti vājas, un bez Dieva spēka neko nespējam. Ir ļoti dīvaini pēc visu tā, ko redzam dažādos masu mēdījos par Svēto zemi, redzēt tik cieši sēžam blakus ebreju un arābu. Manuprāt, tas ir svētais gars, kas mums, Dieva bērniem, liek būt par miera instrumentiem. Tā ir mūsu ticība un mūsu pieredze svētajā zemē, kā arābu kristiešiem. Mēs esam laimīgi, ka esam aicināti šādai misijai gan svētajā zemē, gan citur pasaulē. And we are happy to be in this mission in the Holy Land and everywhere. Jūs arī esat kristietis? Nē, es piedaru jūdu reliģijai. Kā tas iespējams, ka vienojaties ar kristiešiem vienā garā, tādēļ, ka mums ir viens Dievs? Šīs barjeras ir cilvēku veidotas, un bieži vien tas ir politisku iemeslu dēļ. Man ir svarīga atvērtība, neaizvērties citam patiesības ceļam, un ja runājam par mūziku, tā arī piedara reliģiskai izpratnei. Tā ir saistība ar svētajiem rakstiem, praviešiem, tradīcijām. Es domāju, te nav nekā neparasta, ja daudziem politiķiem, gan Izrēlā, gan Libānā, šāds ceļš nav pieņemams, jo citādi viņi zaudētu savu ietekmi konfliktu turpināšanai. Kā jūs saredzat visu to situāciju, kas pašreiz ir izveidojusies ap Svēto zemi un Libānu, vai būs iespējams iet pretī patiesiem miera sasniegšanas ceļiem? Cilvēciski raugoties, neko tur nevar mainīt, bet Dieva spēkā viss ir iespējams. Mēs ticam un mēs uzticamies viņam, un mēs darām visu, kas no mums ir atkarīgs. Vispirms jau tā ir lūkšana un gavēnis. Esmu pārliecināts, ka patiesais miers nāk vienīgi no Aba, Tēva. Mums vienkārši jāsaprot, ko mēs varētu darīt, ko strādāt un labi ieklausīties mūsu Tēvā. Kad es redzu jūs kopā, tad saprotu, ka dažādu tautību cilvēki, dažādām reliģijām piedaroši cilvēki var būt draugi. Vairāk nekā draugi, brāļi un māsas. Cilvēki nevar ilgstoši dzīvot karojot. Viņos rodas vēlme nojaukt šos mūrus, kas ir starp viņiem. Noteikti nāk šī vēlme dzīvot mierā. Betlēmē un vispār Izrēlā, kad notiek šī pasu kontrola starp arābiem un ebrejiem, tad tas ir pretdabiski šiem cilvēkiem nepateikt. Salam, šalom, viņi vēlētos šo mūri nojaukt. Kas ir tas, kas spētu salauzt naidu? Mīlestība.
Protams, mīlestība. Jūs jau atceraties, kā tas skanēja mūsu dziesmā. Bet mīlestība nevis parastā izpratnē, kāda, piemēram, ir starp vecākiem un bērniem, bet augstākā pakāpē, tā, kas nāk no Dieva, ko apzīmē ar vārdu agape. Šai mīlestībai ir jāienāk katrā sirdī un jāizmaina cilvēka domāšana, lai viņš pārstātu domāt tikai par sevi un domātu par citiem. Ebreju un arābu valodā ir divi vārdi, ahar un aher, kas tulkojumā nozīmē cits. Ja mēs no šiem vārdiem izņemam burtu er, tad veidojas vārds brālis. Mums nevajag cilvēku uzlūkot kā tādu, kas ir cits, bet kā brāli. Labi, piemēram, izlemšu, ka gribu mīlēt, bet izrādās nekas nesanāk. Bet aicinot kā Dievu mīlestību, tas ir iespējams. Mums pie tā jāstrādā, turklāt katru dienu. Es zinu, ka tas man dāvā laimi, tas dāvā man ar vien lielāku mieru, vienmēr spērt šo mīlestības soli pretī cilvēkam, pat arī ienaidniekam. Jo ar to es jūtos brīva. Man vairs vienkārši nav ienaidnieku, jo politiķi man mēģina iestāstīt, ka šis ebrejs ir mans ienaidnieks. Bet patiesība ir tāda, ka šis ebrejs ir mans tuvākais, mans kaimiņš. Viņš dzīvo man blakus, staigā pa to pašu ielu, pērk pārtiku turpat, kur es. Un Jēzus man saka, mīli savu tuvāko, savu kaimiņu kā sev pašu, bet kurš tad ir mans kaimiņš? Un tad var izrādīties, ka manā prātā un situācijā, kurā atrodos, mans kaimiņš ir mans ienaidnieks, saskaņā ar politiķu sacīto, bet tas taču ir absurds. Ofer, bet kā ir, piemēram, ar holokaustu, ar tik sāpīgu tēmu? Pusi no manas ģimenes, kas tolaik atradās Polijā, tika iznīcināti. Un tomēr tie, kas nespēja piedot, ir iestiguši nepiedošanā. Piedošana jau nav tik daudz ārējs, cik iekšējs akts. Tā prasa daudz laika. Es neticu nevienām aktivitātēm, kas ir cilvēciska darba pūliņa rezultāts, kā piedāvājums aizmirst, vai arī šī paudžu nomaiņas teorija. Tas var mazināt problēmu, taču, ja tas paliek cilvēka zemapziņā, viņu vēsturē, ja tas nav patiesi dziedināts, tas atkal nāks augšā katrā bīstamā situācijā. Piemēram, ja vācietis tagad izraēliešiem teiks, ko jūs darāt Libānā, tad daudz sacīs, redzi? Manuprāt, tas nav dziedināts, un tam ir jātop dziedinātam svētajā garā. Risinājums vienmēr ir no Abba, tēva, no Dieva gara. Kad Jēzus pēc kristībām Jordānā devās uz savu dzimto pilsētu Nācereti un sinagogā atvēra praviešu Isaija tekstu, tad viņš lasīja, Dieva gars ir pār mani. Un šis gars sūtīja Jēzu. Un kur tad viņš viņu sūtīja? Ko darīt? Iet pie cietumniekiem un izlaist tos brīvībā. Bet kas tad ir šie cietumnieki? Un kas ir šis cietums? Tas ir dvēseles cietums. Runa te ir par dvēselēm. Mums ir jāsatver dvēseles. Uzlūkojot savu brāli, es varu satvert viņa dvēseli, lai tā kļūtu brīva, un es nedrīkstu viņam nepiedot. Kad es viņam piedodu, es daru brīvu sevi un viņu, un tas ir ceļš, kā sevī ielaist svēto garu. Un tādēļ mūsu kopējā diskā, mūsu pirmā dziesma ir lūgums Dievam. Tā ir svētā Franciska lūkšana, darīt mūs par miera nesējiem. Bet diska beigās ir lūkšana svētajam garam. Mēs lūdzam viņa klātbūtni, jo vienīgi Dievs spēj pārveidot pasaules seju. Change this face of the world.
שלום ושמחה